Patiņas, jā. Kuram no mašīnām ir tas ātrums? Tā lūdzu? Tie ātrumi, no kurām no visām tām mašīnām, kas tur brauc, tas ātrums ir? Pagaid, neviens jau netaisās šinī, teiksim, intensīvajā pulsmā, kad, teiksim, viņas visu praktiski brauc vienā ātrumā, ņemt un spriest, kurš brauc. Tas pētas paturma mašīnas ātrums, jā? Jā. Targeti mērķis, patronu. Es uzreiz varu pateikt, ja teiksim, ka noteikti var redzēt, ka dod ceļu, tad ne jau viņš būs sirēnām brauc. Jā, es redzu, ka sirēna lampa, kur SRN nozīmē, ka ir ieslēgts sirēna. Tie ir viena tāda nianse, kad ieslēdz skaļumu un tā burtiņa pazūd, sirēnas izslēdzās. Kaudze? Tad, kad dod norādījumus par skaļumu, tie sirēnas burtiņi izslēdzās. Un tu esi redzējis, ka viņi neslēdzies ārā. Tas ir kaut kur oficiāli apstiprināts? Tas ir oficiāli apstiprināts. Ja tas ir tāds pieņēmums? Tas tāds apstiprināts. Tas ir oficiāli apstiprināts. Tas ir tehniskajā dokumentācija visu. Nezinu. Redzēji? Tātad, tur, kur viņš pirmo reizi teica, ka viņš deva norādījumu par skaļumu un tā lampiņa nepazudīja. Tas nozīmē, ka skaļums... Kas tad bija tas, kas te iedegās kreisā stūrī? Varbūt tas bija tad, kad viņš dod? Es godīgi sakot, neesmu šitām mašīnām strādājis, man ir grūti spriest, jā? Tāpēc es secināju, pagaidām neizdarīšu, domāju, tur vajag. Tā kā šitas gadījās? Es domāju, ka tīri nejauši ar to, ka tad patērzīšanās laikā, iespējams, tur tā kamera jau nav pieskrūvēta ar tik stipri, ka es domāju, vienkārši viņa izkustēsies. Pievērs lūdzu uzmanību, cik reizes pazudīs burtiņa sirēna, SRN. Jo vienā vietā, kur viņš rakstīja ziņojumā, ka viņš pirmo reizi deva, viņa nepazuda. Bet kur ir noteikti cik reizi? Es domāju, ja divreiz cilvēks dod norādījumu, tad tas ir... Jā, ja divreiz, bet viņš nedeva nevienreiz norādījumu. Pēc tam viņš brauc ar manuālo kārbu viens pats, viņam bija rācijas starp kājām, viņš tiesa atzina, lai ieslēgt... Kas tas tāds, un reka iedegās, tas varbūt arī ir sirēna? Tad, teiksim, ir sirēna, bet norādījumi tiek dot. Tas jānoskaidro, kas tas ir. Tāpēc tam nevajag vēl tik... Nē, tiesā abi policisti liecināja, ka sirēna izslēdzās un pazūd tie burti. Tā reka pazūd, parādās. Nu, reka viņš brauc, un iespējams viņš viņam saka. Tākiem motociklisti. Nu, tas, kad motociklists vēl saka, ka viņš vispār nav redzējis un nav dzirdējis, ka viņam ausis aizbās, nu, tas ir vienkārši... Nē, tas bija tanī lietā, kas bija Sauliela. Nu, es domāju, ka šī lietā tā pat figurēs tā atbildi. Nē, te nav. Vienkārši. Tas nav attaisnojums, ja cilvēks iebāž. Nē, šī lietā, Man liekas, baigs jau nav čopers, kuram tāds troksnis. Nē, baigam tieši vislielāk. Vai kas šitas te bija pa manevru? Nu, es nezinu.